Tā meitenēs turpinam mētelīt šo otrā daļa mētelis. Ja jums kaut kur vairāk ir nošuvies tālāk no maliņas, kaut kur mazāk, tas nav tragiski. Šajā gadījumā nav tragiski. Vienkārši smuki glīti nogriežam, no aptuveni tur, es nezinu, no 3, no 4, cik jums tur paliek tā, lai vienkārši viss ir caurmērā vienādā attālumā no maliņas. Vienkārši, lai viss ir glīti. Bet no maliņas mēs šujam kaut kur no 5 centimetru attālumā. Tā, nu principā, lūk mūsu mētelītes aizmugure un priekšiņa. Es gribu nedaudz papucēt, tāpēc iepriekšējā video viņš ir sākums, bet šis autums arī viņam patīk baigi pievilkt. Baigi patīk pievilkt visādus puteklīšus. Tā, tagad mums ir jāaizver piedurknīte, jāaizver, jāņemam šo, aizķeram, aizveram iekšā un velkam ārā. Šeit būs varbūt sarežģītāk, jo ir biezumiņš šeit piedurknītei, ja, tāpēc varbūt nedaudz sarežģīti būs. Tāpēc, starp citu, ja par piedurknēm es varu teikt, kad esmu baigos salāmus izgājis ar piedurknēm, kad tu gribi maksimāli pieguļošu piedurkni, bet tu to nevari izdarīt, jo pēc tam nevar izvilkt, vai vispār lēlītes roka nevar dabūt viņu iekšā. Lūk. Nu, lūk, meitenes, man ir gatavs principā mētelītes. Redzam? Jā. Ok. Kas mums ir palicis? Mums ir jāiešuj kabatiņas. Tur, kur mums būs kabatiņas, mums ir atzīmēts. Vēlreiz pārbaudam, vai mums viss smuki sakrīt. Vēlreiz pārbaudam. Šajā situācijā 4, šeit 4, nu it kā jā. It kā jā. Un ar kabatiņām mums ir tāda situācija. Jums kabatiņas mēs šūsim ar šo pusīti. Tā būs tā pareizā pusīte. Man kabatiņām vēl būs šādi dzelzīši. Jums nav, meitenes, kāpēc nav? Tāpēc, ka man vienkārši nepietiek to dzelzīšu, lai visiem aizsūtītu, tāpēc jums nebūs. Es viņu vienkārši ielieku iekšā. Tie, kuri varbūt pirks, sev kaut ko mēģināt darīt, jā, tad šādi mēs aizveram, tur ir pēdiņas tam dzelksnītim. Mēs aizveram tās pēdiņas. Un šādi. Mums nāk šāda kabatiņa dekoratīva.
Un mums ir jāšuj. Kur mums ir jāšuj, meitenes? Nedaudz. Nedaudz uz šuvītes. Tā, lai mums te paliek tagad es piestiprināšu aptuveni, kā man te būs. Tā, es to parādīšu jums. Lūk, šādi, meitenes, tā, lai mums šeit paliek zila strīpiņa. Jā, nu, lai ir kaut kāda atstarpīta. Bet augšuņa kabatai būs 4, nu, man sanāk 4 cm no paduses. No šejienes 4 cm. Un kā mēs šujam, jums šeit ir lekālam apzīmēts. Augšuņu mēs neiztiekam, bet mēs nošujam visu caur šeit. Un tā, lai kabatā varētu kaut ko ielikt. Jā. Tā, jūs varat šūt, sākt šūt. Es otru dzelksnītu pievienošu. Šos dzelksnīšus var arī pielīmēt, piemēram, no sākuma pēdiņas aizvērt pielīmēt, bet, būtīgi sakot, es nezinu, man liekas, ka kaut kādi dzelksnīši tomēr krīt nost pēc kāda laika, jo, redzat, es jau nespēlējos ar tām drēbītēm, viņas tā un stāv, es jau nezinu, kā tur ir eksploatējot, iespējams, ka kādam ir atkrituši dzelksnīši. Lūk, un es eju šūt.
meitenes ir divas foršas kabatiņas piešūtas. Lūk tā, pa maliņu, jā. Un šeit var arī ielikt rociņu. Lūk. Biķiņu tas apacēsim. Šim audumiņam nedaudz pūciņa iet. Viņu var nogriezt. Cik tālu šūtu kabatiņas, jā? Kaut kur 2 milimetri no maliņas. Lūk. Aptuveni šādi. Lūk, tad kabatiņas mums ir gatavas. Kas mums paliek? Mums paliek josteņa un pūciņa. Šī ir gatava jostiņa, redzat, esmu viņa nošūsi šādi. Es nezinu, neredzēsiet, laikam aptuveni, jā, redzat, ka ar maliņu arī šeit ir nošūts. Lūk, es arī to tagad izdarīšu. Jums droši, kur ir šujmašīna, varat arī tā nošūt. Kur ir bez šujmašīnas, varbūt, nu, lai vienkārši paliek tas arī viss. Kā ir, tā ir. Tā, ne. Aizmirstu pateikt. Mums ir vajadzīgs vēl kabatiņai šādas 2 detaļiņas. Un tās detaļiņas būs, nu, kaut kur gandrīz 4 centimetri. No šejienes, jā, arī no šīs trīpiņas var nogriezt. Nu, ja jostiņa jums ir tieši 34, es, manuprāt, garāku ņēmu. Nu, ne ļoti garāku, jā. Tad mums vēl ir jāizgriež, piemirsu. Tad izgriežam 2 detaļiņas no pelēkā arī pelēkās strīpiņas. 4 centimetri garumā, 2 strīpiņas. Nu, arī te tā kā ir jānošais nošūsu, bet tie, kuri bez šujmašīnas droši vien, ka to nedarat, jo jums būs ļoti sarežģīti to rociņām dabūt gatavu.
ieslēgšu laikam. Es ieslēgšu laikam karsto līmi. Pūceņai, bet nezinu, meitnes par pūku runājot. Par pūku runājot, kā tur būs. Vai nu piešiet roku, vai nu pavēlīgi, droši vien, ka neturēs karstā līme. Jā, kurš strādās ar karsto līmi, tad slēdzat iekšā karsto līmi, kamēr viņa uzkarsīs paies laiks. Tā, esmu nošūsi. Atpūtāties. Un tagad mums ir šīs divas detaļiņas. Jāiešuj sānos tur, kur mums ir šuvīte šeit zem paduses. Virs kabatiņas. Ko mēs izdaram? Mēs aizlokam šeit nedaudz. Un tā mēs arī piešūsim gan no augšņas, gan no apakšas. Tā, es eju šūt. Lūk, es smiešos. Kas tā man līdīs, kas tā nelīdīs. Jā. Un šeit mums tagad jāiever jostiņa. Paņemam atkal šo. Un aizķeram. Un vērsim iekšā jostiņu. Lūk, šādi, ja? Ir iekšā. Tagad, kas mums ir palicis?
Man gribas patīrīt. Gribas nedaudz iepītu noņemt. Tur, kur ir redzams. Tā, un mēs ģērbsim. Man šeit ir iesākts komplektiņš, starp citu bikses, jā, ne legins bikses, kurš vēlas varbūt arī bikšu lekālus. Un šeit, starp citu, tie, kuri jau bija pirmajā video ar mani, 2., 3., 4., šeit arī ir maiciņa. Pēc līdzīga lekāla, kā mēs jau šovām, tikai šeit viss ir apstrādāts, jo šis ir ļoti irstošs audumiņš. Lūk, tad es laikam nogiepšu tomēr. Tā lieta tāda. Parasti, kad es strādāju ar līmes pistoli, es mēģinu tomēr uz plikumiem to visu līmēt, jo... Labi, es dabūšu savu to otru. Uz plikumiem līmēt. Tā, labi, es paņemšu savu to statīvu. Man ir tāda lellīte. Tā ir veca lellīte, kurai šeit ir ieliec tā, lai viņš tā kā manekens darbojās. Tad uzķerpsim. Ja mēs tagad līmēsim pūciņu, tas ir pēdējais momentiņš, no 23 minūtes ir ok. Ociņas iekšā. Lūk, mums tagad vajadzētu pūciņu pielīmēt. Kā jums labāk redzams, ko es te daru? Šādi pūciņu pielīmēsim. Šādi, tad nē. Tā. Tie, kuri līmēs tomēr pūciņai karsto līmēs, parasti atroda to viducīti. Atzīmēju savu viducīti, ja, pūciņai. Un to viducīti pirmkārt es arī līmēšu klāt. Un gar maliņu tad arī līmi uzspiežam. Tā, lūk, pielīmēts ir.
Es parasti strādāju ar karsto līmi, es neizmantoju savas lelītes, kuras ir fotosesijām, jo viņas visas būs nolīmētas ar līmi. Tāpēc es izmantoju kaut ko tādu. Tā, nu, kurā mēs te uzģērbsim? Šeit pašā arī uzģērbs. Uzlaikosim, kas mums ir sanācis. Tā nedaudz līmi jānogriež. Lūk, tā, meitenes, mums tas viss izskatās. Lūk, mētelīts ir gatavs. Kaut kāds mušiņas no tad lido. Jā, šeit var arī sasiet, piemēram, ja ir vēlēšanās. Nu, vienīgi, ka šis audumiņš ir tāds, tomēr viņš nav īsti tīrstos, bet vienalga te ir nedaudz tā kā birsti, jā. Jau spēlējoties, piemēram, lūk. Mētelīts ir gatavs. Nu, tad visiem paldies! Cerams, ka visiem ir sanācis, un satiksimies tad nākamajā video, kur mēs jūsim kleitiņu. Visiem čau!